Tātad daudzi prasat, kādas kameras izmantoja, kuras labākas, kuras sliktākas. Beidzot, laikam būšu nonācis pie vienas no tām, kas man tiešām patīk gan pēc darbības, gan pēc video un foto kvalitātes, kuru es varētu arī patiešām ieteikt. Tā ir Garda Pro. Šāda viņa izskatās. Un testēju ap nedēļu jau. Ir arī saules panelis ar iebūvētu bateriju, bet šī liekas nedēļu man stāv ir patērējusi. Viņai arī ir iekšējs akumulators. Esmu attaisīt. Jā. Un būs patērējis nedaudz vairāk par nedēļu, tikai 30%. Tā kā, iespēja skatīties gan live, tiešsaistē visu, gan aplikācijā saņemt. Otrs, kas nav piesaistis pie viņu pašu kaut kādiem datu plāniem, vēl kaut ko ieliki savu simkarti un viss notiekās. Plus vēl ir tāda, ka viņai pašai ir iebūvēta 32 GB atmiņa. Tas nozīmē, ka pat par atmiņas karti nav jāsatraucas.